Antonija, vakar tāda reta brīvdiena komandai bija, kā izdevās to pavadīt? Ļoti gaidīts brīvdienas, ko pavadīju kopā ar ģimeni, atpušos, jo nezinu, mums mēnesis bija bez brīvdienām. Es domāju, ka tas bija nepieciešams komandai atpusties viens no otra un arī kaut kur padomāt pa sezonas sākumu. Nepieciešama noteikti bija arī sausā spēle pēdējā mačā mums pret Tukumu. Tas izdevās, nav mums bijuši tik daudz tās sausās spēles. Vai tas arī iedeva kaut kādas jau tādas labākas emocijas sezonas turpinājumā? Jā, protams, mēs visu laiku runājam, ka mums vajag no sākuma lai aizmugura būtu 0. Un tad mēs priekš iesitīsim. Un mums tas izdevās. Priekš maniem tas bija arī ļoti svarīgi, lai aizmugura būtu 0. Lai būtu tā pārliecībā mums nākotnē. Es domāju, tas tikai mums paldies. Kā pirmais treniņš uz zaļā laukuma, ko redzēja tādās varbūt leģionāra emocijās, kuriem noteikti pierastāki ir tie zaļie laukumi? Bet aprīlī es pateikšu godīgi ļoti labs laukums, laba kvalitāte. Un, protams, šodien pirmā dienā vajag adaptēties, bet daudz patīkamāk nekā mākslīgajā laukumā. Tajās divpusējās spēlēs arī diezgan daudz emocijas bija. Daudz emocijas, jo visi gaida to zaļu laukumu un visi grib sajust bumbu, pieņem bumbu, prasa bumbu, daudz runājam, daudz divciņu šodien. Pirmais treniņš daudz emocijas, bet rīt jau būs vairāk taktiski un jau būsim adaptēti laukumam. Pirmo spēles konto stadionu arī laikam ļoti gaidām. Jā, ļoti gaidām. Prieks, kā mēs katru gadu ātrāk sākam spēlēt konto. Es domāju, turpmāk varbūt kādreiz mēs pat sezonu sāksim uz zaļa laukuma. Tas ir prieks kopam par Latvijas futbolu. Paldies! Paldies.